Расprodaža. Sauciet, kā gribat. Jūnijā sadzīves tehnikas veikalā PTA ganību Dambī 40C vasaras izpārdošana. Plašākā izvēle un vienmēr labas cenas. Ko gan vēl var vēlēties? Pensionāriem īpašas atlaides un bezmaksas piegāde. Sadzīves tehnika PTA ganību Dambī 40C. Mēs mākam pārsteigt. Pādežu militārajā bāzē aiztur divus Krievijas pilsoņus ar skrējlapām un Krievijas karogu. Likvidēta starptautiska kibernoziedznieku banda. Pādežu militārajā bāzē šodien nelikumīgi iekļuvuši divi Krievijas pilsoņi, kuri aizturēti un pie kuriem atrasts Krievijas karogs un skrējlaps angļu valodā. Tā informē aizsardzības ministrijā. Personas aizturētas ierindas laukumā netālu no vietas, kur tās ar kāpņu palīdzību bija pārlēkušas bāzes žogam, lai nesankcionēti iekļūt bāzes teritorijā. Aizturētās personas nodotas tiesību sargājošo iestāžu rīcībā. Bruņoties spēki skaidro notikušu apstākļus. Tikmēr Nacionāla boļševika Eduarda Ļimonova izveidotā organizācija Drugaya Rossija izplatījusi paziņojumu, kurā informēja, ka nacionāla bolševikiem esot izdevies noraut ASV karogu un izvietot tā dārēto Georgu karogu. Tāpat akcijas dalībniekiem izdevies aizkļūt līdz bāzes štābam, kur viņi aizturēti. ASV un tās sabiedrotie palielina savu militāro klātbūtni Krievijas robežu tūmā. Mēs Krievijas pilsoņi uzskatām šīs darbības par tiešu apdraudējumu mūsu valstī. Mēs pieprasām, lai amerikāņu karavīri pamestu Baltiju un Eiropu, teica paziņojumā. Rīgas pilsētas būvvaldes padoma atklājusi okupācijas muzeja ēkas rekonstrukcijas projekta izskatīšanu, uzdodot to papildināt. Vairāki tostarp tādi kā Zaiga Gaile, Ainis Sīlis, Uldis Lukševits un citi iebilst pret Gunāra Birkerta solē piedāvātās piebūves nākotnes nama būvniecību pie okupācijas muzeja Strēlnieku laukumā, norādot, ka bijusī sarkano Strēlnieku muzeja ēka atstājama kā modernisma arhitektūras piemineklis. Okupācijas muzeja ēka līdzekļi jānovirza Stūra mājai. Viens no apjomīgās piebūves pretiniekiem, arhitekts Reinis Liepiņš, Latvijas radio atzina, ka muzejam ir jāattīstās, taču nav atbalstāma konkrētā pārveides iecere. Par to okupācijas muzeja ēkas attīstību ir trīs lietas, kam mēs pievērsām uzmanību. Viens tas pats, kā es minēju, tas tēls, tad otrs ir pilsētu būvniecība. Šobrīd tas laukums ir tāds, kāds viņš ir, ar kioskiem, sadangātām flīzēm, un viņam jāiet attīstīties. Ir daudz projektu bijis, bet vienot vīzija nav, un šī te konkrētā iecer, manuprāt, arī tieši individuāli manījums ir tas, ka nevarēs vairāk redzēt to. Diemžēl tā galvenā ideja tajā piebūvē, viņa tiek pārveidot neatgriezeniski. Šobrīd tas ir apjoms, kas stāv monolīts, kapāra plāšņu apjoms, kas stāv uz diviem masīviem akmens pilastriem, un tad tas tiek pārveidots par horizontālu kompozīciju. Varbūt klausītājiem grūti stādīties priekšā, bet tas ir diezgan svarīgs moments, un tas ir svarīgs mums arī. Man personīgi, kā no studiju laikiem, bija apliecinājums, ka pilsētvidē var atrasties tāds modernismu piemineklis, un tas pārveidojums, viņš idejiski ir neatgriezenisks, bet viņš, teiksim, tā iecer ir tā kā viņi ir. Man liekas, ka vieta ir, un katrai ēkai tiesības attīstīties. Jautājums kā? Tā arhitekts Reinis Liepiņš atbalstīs pēc plašas policijas operācijas likvidēta starptautiska kibernoziedznieku banda, kas aktīvi darbojusies Itālijā, Spānijā, Polijā, Lielbritānijā, Beļģijā un Gruzijā, paziņojas Eiropols. Policija veikusi reidus 58 īpašumos un arestējusi 49 cilvēkus. Lielākā daļa aizdomās turmojumi no Nigērijas, Kamerūnas un Spānijas. Saskaņā ar Eiropols sniegto informāciju grupējums uzlaucis virkni lielu Eiropas uzņēmumu datorus un fiksējis visu komunikāciju, kas saistīta ar maksājumu pieprasījumiem. Pēc tam grupējums informēs uzņēmumu klūmu, kas liek pārskaita naudas kontiem, kurus patiesībā kontrolē grupējums. Naudu no šiem kontiem nekavējoties izņemt un pārskaitīt ārpus Eiropas Savienības caur izsmalcinātu naudas atmazgāšanas pārskaitījumu tīklu. Bet Irāna noliegusi, ka būtu nosūtījusi savus karavīrus uz Sīriju, lai stiprinātu prezidenta Bašara al-Asada režīmu. Irāna atbalsta Damaskas režīmu politiski un finansiāli, kā arī ir nosūtījusi savus militāros padomniekus uz Sīriju. Tomēr Teherāna vienmēr noliegusi, ka tās karavīri piedalītos Sīrijas konfliktā. Taču kāds avots Sīrijas drošības struktūrās ziņa aģentūrai AFP 3. jūnijā pavēstīja, ka Sīrijā atrodas tūkstošiem Irānas un Irākas kaujinieku, kas palīdz pastiprināt Damaskas un tās apkārtnes aizsardzību. Izskan ziņas studijā Aigars Rozenbergs.
Galvaspilsētā 21 grādus pūš brāzmains ziemeļa rietumu vējš. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt gaidāms daļai mākoņains laiks bez būtiskiem nokrišņiem. Rietumu un dienvidu rietumu vējš līdz 7 metriem sekundē. Gaisa temperatūras 7–12 grādu. Rīt mainīgs mākoņu daudzums vietām, galvenokārt austrumos neliels īslaicīgs lietus. Rietumu vējš 2,7 brāzmās līdz 13 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 16–21, piekrastē 14–18 grādu. Rīgā rīt pēcpusdienā neliels īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra naktī 9–11, dienā 19–21 grāds. Skan Latvijas Radio 2. Ievas Padoma avīzē šonedēļ pētām, kā atrast sezonas darbu lauksaimniecībā un pievelnīties vasarā, kur nopirkt labus rožasādus un kā izaudzēt smaržīgu baziliku. Iesakām, ko nedrīkst darīt, ja iekodusi odze, un kādu kūku izcept par godu izlaidumām. Uzzini arī, cik daudz drīkst trokšņot naktīs un kāds sods draud par noteikumu pārkāpšanu. Ievas Padoma avīzē katru trešdienu. Noderīgas idejas visai nedēļai. Rīgas doma ir izstrādājusi koncepciju vēl infrastruktūras attīstībai līdz 2030. gadam. Šobrīd tas liekas liels izaicinājums pārveidot pilsētu tā, lai velosipedistiem nebūtu jābaidās no mašīnām, gājējiem no velosipedistiem, bet ticiet man, Rīga tas nebūs grūta vai Kopenhāgena vai Stokholma. Pārbūvēt pilsētu nevar dažos gadus, bet mums ir skaidrs mērķis – moderna, skandināviskā pilsēta. Krišana Baronē iela būs pirmā, kas tiks pārveidotā atbilstoši mūsdienu prasībām. Draudzība gājējiem, velosipedistiem, draudzība biznesam, patīkami visiem. Ar laiku tādas ielas būs visas, tas būs lielākas izmaiņas pēc 100 gadu laika. Ne tik infrastruktūra, bet attieksme citam pret citu. Mēs gribam un varam kļūt pieklājīgāki, iejutīgāki un draudzīgāki. Tas ir visdrošākais veids, kā uzlabot savas dzīves kvalitāti.